Jā, cik ir pulkstenis? Pulkstenis ir 4 pēc Latvijas laika. Pa 3, nu vēl var. Jā, holandieši mūs ir diskriminējuši. Jā. Jo stāvvietā pie Dzirnavām varēja iebraukt tikai vai no autobusi vai vieglās mašīnas. Un kemperīši nevarēja ne pie vieglajām mašīnām, ne pie autobusiem. Nu, dabūjām rezultātu atrast vietu pie mājām, noparkoties un brauksim ar velospēdiem. Tulītās, vai ne? Nu, pasies parauga dārziņš. Bet te, laikam, ir siltāks klimats. Pie mums tādas neaugtu, jā? Viņām vajadzētu augt. Tās pašas puķis vien ir, bet šitās visas mums ir Latvijā. Mēs dažtekošus sastādīšu tādas. Tādas mums jau ir iestādītas. Tās vēl nav iestādītas. Ir! Kur mēs esam? Mēs esam Holandē pie Veidzirnavām. Kā šo vietu sauca? Kaut kāda Zānešāne. Uz ziemeļu rietumiem no Amsterdamas. 20 km. Jā. Braucam skatīties Zirnavas. Pilsētiņa tā kā leļu namiņa. Ar smukām hortenzijām. Lūk, pirmās Zirnavas. Pēc tam laikam būs vēl. Es neredzu to. Šitā var redzēt, ka te tiek saslaucīts viss. Esam Dzirnavās iekšā. Riekstu eļļas. Riekstu eļļu taisa. Jā. Maļu līdzi un spiež, precīzāk spiež. Es zinu saulespuķu eļļu, rapšu eļļu, olīveļļu, te ir riekstu eļļu. Man patīk, ka to troksni var dzirdēt, tāds dabisks koka. Bet ja vējš spēcīgs, kā viņi piebremzē? Es domāju, ka viņi tos spārnus sagriež. Filmēju vai fotogrāfēju? Filmēju. Man bija doma, ka varētu patēlot Donu Kihotu. Pieķerties pie spārniem? Nekādīgi nesanāk, jo Līdzinā ļāvis briesmām. Dons Kihots gan jau būtu nestāvēs šādam liekam pretieties. Riekstu eļļu taisā, tur kokzāģētava. No 17. gadsimtā, Holanda tāpēc attīstījās, ka viņi sāka Veidzirnavas taisīt. Latvijā es tikai sapratu, Holandas tipa dzirnavas es internetā meklēju, kaut kādas pāris ir uztaisītas un saglabājušās. Bet Latvijā kaut kāds drusku savādākas ir. Un senāk, es domāju, ka šitajās ir audums iekšā. Senāk viņiem kaut kādi skali bija, es pat nezinu. Nebija audums izdomāts vēl? Es domāju, ka audumu, līnu audumu. Varbūt. Varbūt līnu audumu. Varbūt viņi atkal dēļiem plēsa tādas plānas. Daudz nē, bet vējā iegriezt varēja. Kāpēc daudz nē? Tak varēja pa 360 grādiem griezt. Domā? Nu jā, uz riņķi. Šeit pašlaik ir uztaisīts, ka viņi tādā. Bet gan jau to varēja pārāķiet atkal. Jā. Tas jums no niedrām izskatās. Nu jā, nekāds ranila, nekādi šīfera jums nebija toreiz. Silts? Viņš varētu būt piesūcināts ar kaut ko tās niedras. Varbūt mūsdienās. Kāpjam lejā no Dzirnavām. Sezama, eļļa, sezamas sēklas. Nē, līna sēklas. Kaut kur līna eļļu nav, neredzu. Sezama, eļļa, sezamas sēklas.
Šitie ir, 5 veidu eļas. kas šitie bija? Aizmirst, kā viņus sauca. Šitie graudiņi. Sinepes? Sinepieļa? Nē. Kas tur rakstīts, ko? Kolzāta. Kāda eļa mums ir saulespuķa? Nē. Olīvu, saulespuķu, vairāk nezinu. Olīvu, bet ir. Dzīvi. Mēs nopirkām šajā dzirnavās gatavotu arahisa eļļu. Un mēs taisīsim salātus. Kāda eļļa tā ir? Riekstu eļļa no arahisa riekstiem. No zemes riekstiem latviski. Taisīsim salātus. Uzreiz šajās dzirnavās. Super. Liksim somā. Jā, vedīsim mājās. Būs jauks. Nevis vienkārši suvenīrs, bet kaut kas vērtīgs tāds. Garšīgs suvenīrs. Ilgi atcerēsim. Kaut ko iedzersim, apēdīsim un brauksim uz kemperīti. Mums ir Jelgavas dzirkstuves cepumi. Visā šajos tajā kempera ceļojumā visu laiku tā sajūta, ka Mēs kaut kur ne tur apstāsimies. Ka mums kādam traucēsim vai nepareizajās stāvvietās nemākam. Es domāju, tā zīmes nav īsti saprotamas. Tas apstāšanās zīmes? Jā, nevar saprast, vai tu skaities vieglā mašīna vai Jā, kā tur neskaities 3 stundas, tur kaut ko tur var stāvēt. Un mēs visu nakti nogulējām. Nē, tur es sapratu. Tā zīme bija rakstīta, ka 3 stundas no tā laika līdz tam laikam. Vispār baigā diskriminācija pret kemperīšiem. Stāvvieta vieglajām mašīnām un autobusiem. Un mēs neesam ne vieglā mašīna, ne autobusi. Ļoti pareizi. Tāpēc, ka kemperis kā iestāsies? Tā jau nevajadzēs neko. Ne kafejnīcu, ne ēdnīcu, Viņš tur iemicināsies. ne viesnīcu. Viņi uztaisīs tādu kemperu, tādu parkingu. Jā. Visi savāksies Un neviens uz kempingu nebrauks uz kempingu. un viesnīcās neies. Jā. Viņam jau vajag, lai pareizi ir. Ēdam. Man mute pilna nevajag. Pilna mute. Jā, bet es nospiesu ar pilni. Ar pilnu muti. Mums mazi pīpauzīte.